Sveiki, labdien un laipni lūgt atpakaļ manā kanālā. Šodienas video es jums gribētu parādīt, kā jūs varat uztamborēt vecmāmiņas kvadrātiņu ar sirsniņu iekšā. Izmantojies tās pašas sirsniņas, kuras es jums rādīju iepriekšējā video. Tās pašas sirsniņas tamborē iekšā. Jūs varat redzēt pēc izmēriem. Tātad vislabākais ir izmantot tumšāku sirsniņu un gaišāku dziju, vai otrādā gaišāku sirsniņu, tumšāku dziju, tā lai vienkārši redz, ka tā ir tā sirsniņa iekšā. Un tātad ņemam dziju tagad un pievienojam to pie pēdējā valdziņa, ko jūs tamborējāt, kur jūs griezāt nost dziju. Vienkārši pievienojat klāt nākošo dziju, nākošo krāsu. Šādi te. Un divas gaisa cilpiņas tagad. Un tajā pašā valdziņā divi vienkāršie stabiņi. Vienā valdziņā. Tad izlaižot divus valdziņus, būšu atklāta, nemelošu, teikšu godīgi, es pārāk neskaitu, es skatos uz aci, bet, ja jūs esat iesācējis, tad es, protams, mēģināšu jums skaitīt. Tātad izlaižam vienu valdziņu, izlaižot, nākošajā valdziņā tamborējam, vienā valdziņā tamborējam 3 stabiņus ar 2 apmetumiem. Es atvainojos ļoti, mums tātad 2 vienkāršie stabiņi un 2 gaisa cilpiņas tagad. Un tātad, būšu atklāt nemelošu, es pārāk neskaitu, kurā es tamborēju, skatos uz aci vairāk pēc izjūtām, bet, ja jūs esat iesācējis, tad es priekš jums skaitīšu, kā teikt, lai jums sanāktu skaists vecmāmiņas kvadrātiņš ar sirsniņu iekšā. Tātad nevis nākošajā, bet aiznākošajā stabiņā, valdziņā, tamborējam 3 stabiņus ar 2 apmetumiem. Tagad uztamborējam 3 gaisa cilpiņas. 2 reizes apmetat apkārt, tajā pašā valdziņā, kur jūs tamborējāt tagad šos 3 stabiņus, tajā pašā stabiņā tamborējat iekšā 3 stabiņus ar 1 apmetumu. Tad 2 gaisa cilpiņas. Un izlaižot 2 valdziņus, nākošajā valdziņā tamborējam 3 stabiņus ar 1 apmetumu. Divas gaisa cilpiņas atkal un izlaižot atkal 2 valdziņus, tamborējam 3 vienkāršos stabiņus vienā valdziņā. Tad atkal 2 gaisa cilpiņas un izlaižot 2 stabiņus, 3 stabiņus izlaižot, tamborējam
3 vienkāršos stabiņus vienā valdziņā. 1, 2, 3. Tad 3 gaisa cilpiņas. Un atkal tajā pašā iepriekšējā valdziņā mēs ietamborēsim 3 vienkāršos stabiņus. Šādi. 2 gaisa cilpiņas. Un izlaižot divus valdziņus, trešajā valdziņā ietamborējam atkal 3 vienkāršos stabiņus. Tad 2 gaisa cilpiņas. Un te, kur jums bija savienojuma stabiņš iepriekšējā aplī, izlaižot vienu valdziņu, nākošajā valdziņā tamborēsim iekšā 3 vienkāršos stabiņus. Divas gaisa cilpiņas atkal, un izlaižot 2 valdziņus, tamborējam trešajā atkal 3 vienkāršos stabiņus. Tad 3 gaisa cilpiņas. Un tajā pašā valdziņā tamborējam iekšā 3 vienkāršos stabiņus. Šādi te. Un 2 gaisa cilpiņas. Un izlaižot 2 stabiņus, 2 valdziņus, nākošajā valdziņā tamborējam iekšā 3 vienkāršos stabiņus. Tālāk atkal 2 gaisa cilpiņas, un atkal izlaižam 3 valdziņus, nākošajā valdziņā 3 stabiņi ar vienu apmetumu. Tad atkal 2 gaisa cilpiņas, un izlaižot vienu valdziņu, tamborējam nākošajā valdziņā 2 stabiņus ar vienu apmetumu. Tad 3 gaisa cilpiņas. Un tajā pašā valdziņā tamborējam iekšā 3 stabiņus ar 2 apmetumiem. Tad 2 gaisa cilpiņas, un izlaižot vienu valdziņu, tamborējam iekšā 3, izlaižot 2 valdziņus, nākošajā tamborējam iekšā 3 vienkāršos stabiņus. Un atkal 2 gaisa cilpiņas un savienojuma stabiņš ar otro gaisa cilpiņu no pirmajām 2. Šādi te. Nākošo rindiņu, lai uzsāktu, es parasti eju atpakaļ uz pēdējo gaisa cilpiņu spraugu. Liekam tur adatu, aizķeram pavedienu un iztamborējam savienojumu stabiņu. Šādi te. Varu vēlreiz parādīt. Tātad adata iekš pēdējās gaisa cilpiņas spraugas, aizķeram pavedienu, izvelkam adatu un
iztamborējam savienojumu stabiņu. Tātad tagad 5 gaisa cilpiņas. Šādi. Tad nākošajā gaisa cilpiņu caurumā tamborējam 3 stabiņus ar vienu apmetumu. Divas gaisa cilpiņas un nākošajā gaisa cilpiņu caurumā tamborējam iekšā 3 stabiņus ar vienu apmetumu, tad 3 gaisa cilpiņas un atkal 3 stabiņus ar vienu apmetumu. Divas gaisa cilpiņas, un tātad līdz beigām, līdz pēdējam gaisa cilpiņu caurumam, mēs tamborējam tā, ka katrā caurumā, kur bija 2 gaisa cilpiņas iepriekšējā aplī, tur tamborējam 3 stabiņus ar vienu apmetumu un 2 gaisa cilpiņas, un šeit, kur bija 3 gaisa cilpiņas tajā caurumā, tur tamborējam iekšā 3 stabiņus ar vienu apmetumu, tad 3 gaisa cilpiņas un atkal 3 stabiņus ar vienu apmetumu. Tā līdz beigām. Un šādi te līdz beigām tad. Tātad es esmu tikusi līdz pēdējam caurumam, gaisa cilpiņu caurumam no pēdējā apļa. Un tātad tur mēs ietamborējam 2 stabiņus ar vienu apmetumu. Un trešajā gaisa cilpiņā no pirmajām 5 savienojumu stabiņu. Šādi 2 gaisa cilpiņas un griežam nost dziļu. Šādi te. Un jūsu vecmāmiņas kvadrātiņš ar sirsniņu iekšā ir gatavs. Ja jums ir kādi jautājumi, droši jautājiet komentāros. Ja jums patika šis video, neaizmirstiet nospiest lūdzu podziņu patīk un neaizmirstiet abonēt manu kanālu. Ir vēl man dažas idejas par to, ko mēs varētu tamborēt par godu Valentīna dienai, visu mīlētāju dienai. Un visu labu, atā!